11 vakarā. Gaidām, guļam autobusu uz Rišikešu. Šis ir sleeping bus, ar kuru mēs braucam uz Rišikešu tagad naktī. Ļoti skaista vieta. Te var dabūt kafiju un ir normāli tualeti pa ceļam. Tā kā viss notiek kā pie cilvēkiem. Indijā naktī ir diezgan augsta, līdzīgi kā pie mums. Es nezinu, kaut kā 10 grādu, tas nekad 5 varētu būt līdzīgi kā pie mums. Rudenī kaut kādā oktobrī, novembrī. Tā. ठीक है साहब जी, मिल के जो है ना 600 रुपये दे देना। ढूंढना तो यहाँ आसपास कोई है Pulkstenis 4 no rīta mēs ienācām Račārīt tādā tējas dzertuvē. Izstāst tā kā laukos. Tā kā laukos pie Olmītes. We are Indians, we do jugaad wherever we go. So it's cold in Rishikesh and we find fire. Šitādi istabiņi mums katram ir Rišikešā. Tāda liela gulta, sedziņa, ļoti augsts šeit ir. It kā augsts, apkuras nav. Purš viena istabiņa pilnīgi pietiek vienam cilvēkam. Skapis. Tāds te glaznas pie sienas. Tad, kad karsts, tad ir ventilators. Un tualete. Tāda pūts kopā ar dušu un nolējumā. Un te tāds spogulīts. Nu jā, man liekas, ka ir kaut kāda 5 no rīta, es likšos gulēt. Likšos pakulēt. Te Indijā priekš vienkāršiem cilvēkiem nav tāda resorta, ja, tā kā viesnicās, tur tā viss pievada klāt. Sākumā ar taksi mēs braucām no mājas, no Idā līdz Delī. Autobusu pieturēja, gaidījām autobusu, sleeping bus, tur guļ, un kaut kādas 6 stundas braucām līdz Rišikešai. Mūs izsēdināja kaut kur ceļa malā, tad mēs ar tādu tuk braucām kaut kādu gabalu līdz centram, Rišikešas centram, bet tur bija bišķiņ problēmas ar viesnicu, bet to viesnicu mēs dabujām, bet priekš tam tur vajadzēja tikt, mums ir diezgan daudz somas, mugursoma un velkamais koferīts, un tā viesnica kalnā augšā. Nekā nebija, tur tā nevar ar kājām uzrempelēties, un Ačārītis sarunāja 2 čaļus, 2 hotelboju, un tie tūliņ uz močiem vienu uzsēdi un uz vienu mocīti, otru uz otru un do pa purduļiem uz augšu kalnā. Es iekrāmpējos tam puisim. Kurt, kā domāju, ka nenokrīt. Tur pat zirdziņi iet un suņuki iet un viss notiekās. Ļoti, ļoti labi. Tā kā smuka tāda te viesniciņa, es likšos gulēt. 11, 12 jābūt ir tā kā zaldātam